Sveicināti, man dārgais, es atkal patīkam pārsteigt, un varat jūs man bļaut, ka es sūzos, un varat jūs darīt vienalga ko, bet tas ir ārprāts, kas darās. Saprotiet, es nesūdzos par savu veselību, es esmu dabūjusi to, ko es dzīves laikā nopelnījusi, bet tas, kas darās, tas ir vienkārši vājā prātā, jo tas ir neaptverami. Saprotiet, kādreiz bija nosūtījums, vienkārši tev bija derīgs uz gadu. Nedod Dievs, ka tur tagad ir atkal likumi mainījušies. Es esmu atnākusi, izrādās, ka manējais ir derīgs bijis tikai līdz kuram tur datumam. Neviens man nav informējis, es tā haotiski runāju, bet par to, ka mums visu laiku mainās šie likumi, un tu skraidi pie visas e-veselības ar veselu kaudzi papīru no speciālista pie speciālista, kur tev nedod Dievs, ja sirdi paliks slikti pēc pusgada, tev bija jāzina, ka tev ir jāpierakstās pie kardiologa. Nedod Dievs, tev vēl kaut kādas problēmas, tev ir pusgadu iepriekš jāpierakstās. Un tā, ka tu pusgadu esi nogaidījis un domājis, ka tas nosūtījums, kas tev ir izrakstīts uz gadu, ir derīgs, atbraucot izrādās, viņš nav derīgs. Haotiski, ja? Bet es nezinu, kā vispār. Tas ir, saprotiet, jā, man ir jāstaigā pie ārstiem. Bez tam es esmu grāmatveda, juriste un vēl viss kaut kas, jo man ir jāzina šie likumi visi, perfekti visi. Un es domāju, ka es neesmu vienīgais cilvēks un noteikti ne pati glupākā ar veselības problēmām. Kā ar šo tikt galā, es nezinu. Ja kādam ir kāds risinājums, varbūt sakiet, tagad es tiešām iešu un rakstīšu, jo tas ir absurds. Varbūt jūs pazvanāt ģimenes ārstei darba laikā, varbūt viņa jums atsūtīs. Kas par attieksmes tas sodīts? Kāpēc pacientam ir jāskraida tā kā tādam lūdzējam, galu beigās? Ierunāju, nezinu, varbūt kādam nodar vai nenodar, tagad skatāties ļoti strikti līdzi datumiem. Vairs nedarbojās nosūtījums uz kalendāro gadu. Tagad atkal ir no datuma līdz datumam, pirms tam bija tāda atkal zināja, tagad atkal ir mainījies. Skatāties līdzi, skatāties jebkuriem mainījumiem līdz nedod Dievs, ka jums vajadzēs vizīti pie speciālista, jūs būsiet nogaidījuši pusgadu, jūs aiziesiet un jums atkal kaut kā nebūs. Visu labu, lai mums jauka diena un